šoreiz nosaucu zelta likums. Lasīšu no Mateja evaņģēlija 7. nodaļas. Jūs ziniet, zelta likums ir dari citiem to, kā tu gribi, lai tev dara. Vēl ir citi varianti, kā dzirdēts, kā par to runā, dots devējiem atdodas, ko sēst to pļaus, kas arī ir bibliskas idejas. Kad mēs skatāmies šo zelta likumu, tā var šķist vienkārši kā laba ideja vai princips, pēc kura dzīvot. Darīt citiem labu. Un šī ideja nav sveša arī citām filozofijas vai reliģijas domām. Bet kā tas, ko Jēzus māca, Mateja evaņģēlija 7. nodaļā, atšķirās no tā, kā cilvēki pasaulē dzīvo. Gribētu, ka mēs šodien apskatām to kontekstā. 7. nodaļas sākumā mēs lasījām par netiesāšanu, par liekulīgu tiesāšanu. Un tā mēs nonākam līdz 7. pantam, lasīsim līdz 12. Kurš arī ir tas zelta likuma pants. Tur Jēzus saka, prasiet, un jums tiks dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klauvējiet, un jums tiks atvērts. Jo ik viens, kas prasa, saņem, un tas, kas meklē, atrod, un tam, kas klauvē, tiks atvērts. Vai kāds cilvēks ir no jums, kam, ja viņa dēls prasa maizi, viņš tam dos akmeni? Vai, ja tas prasa zivi, viņš tam dos čūsku? Ja tad jūs, būdami ļauni, zināt, kā saviem bērniem dot labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs, kas ir debesī, dos labu tiem, kas viņam prasa? Tāpēc visu, ko vien jūs gribat, lai cilvēki jums darītu, tāpat dariet jūs viņiem, jo šis ir likums un pravieši. 12. pants iesāks ar vārdiem tāpēc. Un neiedziļinoties, protams, ka ir grūti saprast, kā gan šis 12. pants izriet no iepriekš sacītā. Centīšos jums to paskaidrot un ka mēs kopīgi arī nāk pie saprašanas par šiem Jēzus vārdiem uz šo mācību. Bet gribu iesākt apskatot to 12. pantu drusciņu vairāk, kur Jēzus saka tāpēc, visu, ko vien jūs gribat, lai cilvēki jums darītu, tāpat dariet jūs viņiem, jo šis ir likums un šis ir pravieši. Citiem vārdiem Bībele mūs saka, ka mums jāizturas pret citiem tā, kā mēs gribam, lai viņi izturas pret mums. Ja mēs gribam, lai mūs mīl, lai mūs novērtē, lai pret mums ir žēlsirdīgi, lai mums palīdz, lai mūs ciena, tad mums tādā pat veidā ir jāizturas pret viņiem. Mūsu ģimenē ar bērniem, kad mēs lasījām šo pavēlu un to bieži atgādinām viņiem, kādreiz tas tiek interpretēts tā, ka tu atdari otram tā, kā viņš tev dara. Ja viņš tev sit, tu viņam sit, jo viņš taču tev dara tā, kā viņš grib pret viņu izturās. Un šādu interpretāciju es saprotu, un arī mēs taču tā miesīgi justos zobu pret zobu, aci pret aci, bet tas nav tas, ko Jēzus šeit māca. Jēzus māca, lai mēs izturamies pret citiem un darām citiem tā, kā mēs gribētu, lai mums dara, ja, piemēram, mēs būtu tajā situācijā, kādā viņi atrodas. Un vēstulē Galatiešiem 5. nodaļā 14. pantā Jēzus saka, Pāvils saka, jo viss likums tiek piepildīts vienā vārdā, proti šajā, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu. Tātad visas Dieva prasības, visas Dieva pavēles ir izpildītas šajos divos likumos, kā arī Jēzus mācīja, mīli Dievu, bet tad mīli savu tuvāko kā sevi pašu vai izturies pret citu, pret to, kas ir tev līdzās, tā kā tu gribētu, lai par tevi izturās, kā tu pats pret sevi izturētos. Ja tu būtu pievilts, vai tu gribētu, lai tev kāds pasaka patiesību, vai, ja tu būtu ļaunprātīgs un dusmu pārņemts, vai tu gribētu, lai kāds pacieš tevi un atdara labu un ir labs un jauks pret tevi, ja tu būtu pakritis un kaut kur kļūdījies, vai tu gribētu, lai tas tev tiek uzrādīts un tu tiek atjaunots, lai tev palīdz piecelties kājās. Un šeit arī jāatgādina, ka mēs varam mīlēt un varam būt laipni tikai tāpēc, ka kāds jau mums to mīlestību ir parādījis, kāds jau pret mums ir bijis laipns. Un to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, šo mīlestību mēs varam, un mums ir pavēlēts to nodot arī citiem, rīkoties saskaņā ar to. Un kā jau es teicu, šis 12. pants vai zelta likums nav atrausts no iepriekš sacītā, jo tur rakstīts šie vārdi tāpēc. Tas izriet no tā, ko Jēzus ir iepriekš teicis, un tāpēc apskatīsim arī to, ko viņš mums māca no 7. panta. Tad Jēzus saka, prasiet, un jums tiks dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klauvējiet, un jums tiks atvērts. Tad viņš saka, ja jūs darīsiet šīs lietas, tad jūs saņemsiet, jums būs šī atbilde.
tas rezultēsies kaut kādā iznākumā, kas būs tāds, kādu jūs meklējat. 8. pantā viņš to nostiprina, jo ik viens, kas prasa, saņem. Tas, kas meklē, atrod, un tam, kas klauvē, tiks atvērts. Un te jānorāda, ka arī šo grieķu valodas vārdu zinātāji saka, ka šis vārds prasiet, meklējiet, atradīsiet, nerunā par vienreizēju notikumu, bet par tādu, kas ir neatlaidīgs, kas turpinās. Un pēc mirkļa arī to parādīšu Bībelē, kā tas sakrīt ar citām raksturvietām. Tātad to vajadzētu saprast tā, ka tas, kurš prasa un turpina prasīt, tam tiks dots. Tas, kurš meklē un kurš turpina meklēt, tas atradīs. Un kas klauvē un turpina klauvēt, tam tiks atvērts. Un atkal uz šo raksturvietu mēs varam skatīties kā uz vispārīgu principu, jo mēs zinām, ka neatlaidība var panākt ļoti daudz lietu šajā pasaulē. Ja tu prasīsi, visdrīzāk, ka tev iedos, ja tu meklēsi, visdrīzāk, ka tu atradīsi. Tomēr šajā kontekstā mēs redzam, ka Jēzus nerunā vispārīgi, nedod mums vispārīgas zināšanas par to, kā šajā pasaulē lietas strādā. Bet viņš to attiecina tieši uz mūsu attiecībām ar Dievu. Jo Dievs ir tas, kurš dos, Dievs ir tas, kurš atbildēs kā tēvs, kurš dod savam bērnam maizi, ka tas to viņam lūdz. Jēkaba vēstules 4. nodaļā, 2. pantā mēs lasām, jūs iekārojat un jums nav, jūs nogalināt un vēlaties, lai jums ir. Tātad jūs riekojaties miesīgi, jūs kāpjat pāri līķiem kādreiz, lai jūs iegūtu kādas lietas, bet nevarat iegūt. Un tad viņš saka, jūs cīnāties un karojat, tomēr jums nav tāpēc, ka jūs neprasāt. Kādreiz mums nav kādas lietas, tāpēc, ka mēs nepaprasam. Mēs tās vienkārši nepaprasam Dievam. Un tad viņš saka, jūs prasāt un nesaņemat, tāpēc, ka jūs prasāt nepareizi, lai jūs to varat izšķiest savās pašu kārībās. Tātad jums nav tāpēc, ka jūs neprasat, bet kādreiz, jā, jūs prasat, bet ar nepareizi sirds attieksmi, nepareizi sirds motivāciju. Un tāpēc Dievs tās jums nedod. Vēl lai uzsvērtu to, ka šī prasīšana ir neatlaidīga, Lūkas evaņģēlijā 18. nodaļā, grib izlasīt arī dažus pantus, kur Jēzus stāstīs kādu līdzību. Viņš stāstīs par šo neatlaidīgu lūgšanu, prasīšanu, meklēšanu. Lūkas 18 no 1. panta. Un viņš uz tiem runāja līdzību, ka vienmēr vajag lūgt un nepiekust. Sacīdams, kādā pilsētā bija tiesnesis, kas nebijās Dievu, nedz uzskatīt cilvēku. Un tajā pilsētā bija atraitne, un tā nāca pie viņa sacīdam, atrieb mani manam pretiniekam. Un viņš kādu laiku negribēja, bet pēc tam viņš sevī sacīja, kaut arī es nebīstos Dievu, neuzskatu cilvēku, tātad viņš bija bezdievs, viņš nebija dievbīgs vīrietis. Tomēr, tāpēc, ka šī atraitne mani iztrūcina, es viņu atriepšu, lai viņa pastāvīgi nākdami mani nenogurdina, jo viņa nogurdināja šo vīru visu laiku nākot pie viņa, pie šī valdnieka. Un tas kungs sacīja, klausieties, ko netaisnais tiesnesis saka, un vai Dievs neatriep savus paša izredzētos, kas dienu un nakti uz viņu sauc, klausieties, dienu un nakti sauc uz viņu, tātad būt neatlaidīgiem lūkšanā, prasīšanā, meklēšanā, to, kas ir sirdī, kas ir vajadzīgs, uz ko Dieva gars mudina, būt neatlaidīgiem, dienu un nakti saukt un neatlaisties. Kaut arī viņš tos ilgi panes, es jums stāstu, ka viņš tos steidzīgi atrieps, neskatoties uz to, ka cilvēka dēls nāk, vai viņš atradīs ticību uz zemes. Un arī šajā kontekstā mēs redzam, ka tā ticība, kuru Jēzus vai cilvēka dēls meklēs, ka viņš nāk šeit uz zemes, ir tieši saistīta ar to, ko viņš iepriekš saka. Vai būs kādi, kas gavēs, vai būs kādi, kas lūgs un neatlaidīgi lūgs pēc viņa taisnības un meklēs un prasīs viņam, vai būs tādi, kas šādi dzīvos. Tā ir tā ticība, kas ies mazumā, jo daudz vēl aizvien tic, it kā, bet atkāpjas no ticības, bet nav daudz, kuri neatlaidīgi paliek ticībā, lūgšanā, prasīšanā, meklēšanā. Un tad šajā līdzībā Jēzus mums cenšas pateikt, ka mums ir jāprasa, mums ir jālūdz un jādara tas neatlaidīgi, nepiekūstot, jo tas nes rezultātu. Un arī 1. Jāņa vēstules 3. nodaļā, 22. pantā ir rakstīts, un ko vien mēs prasām, mēs no viņa saņemam, tāpēc, ka mēs turam viņa pavēles un darām to, kas ir patīkams viņa skatienā. Tātad tur ir priekšnosacījums, ja mēs varam saņemt kaut ko, to, ko mēs prasām, neatlaidīgi prasām, tad mēs to saņemsim tad, kad mēs turēsim viņa pavēles un darīsim to, kas ir patīkams viņa skatienā. Tad Jānis runā par cilvēkiem, kuri lūdz Dievu un kuru dzīves ir pakļautas Dievam, pakļautas viņa gribai, kur vēlmes tiek veidotas saskaņā ar Dieva gribu un viņa prātu.
Šeit mēs atkal varam atgriezties pie šī Jēzus apsolījuma, ka tie, kas prasīs, tie saņems, tiem tiks dots, kas meklēs, tie atradīs. Taču te rodas jautājums, uz kuriem cilvēkiem Jēzus šos vārdus teica? Vai viņš to runā uz visiem cilvēkiem, bezdievīgiem, pieviltiem, ļauna darītājiem? Vai viņš tos adresē tieši uz tiem cilvēkiem, kuri ir aprakstīti Mateja evaņģēlija 5. nodaļas sākumā? Un šīs raksturvietas mēs jau skatījām vairākus mēnešus atpakaļ. Un Jēzus runā tieši uz šiem, kas dzīvo saskaņā ar šo kalnu svētrunu. Mēs varam uzdot jautājumu, kas ir tas, ko meklē garā nabagie? Ko prasa tie, kas sēro? Ko prasīs lēnprātīgie, žēlsirdīgie, sirdsčīstie? Pēc kā klaudzina miera darītāji? Ko prasa taisnības dēļ vajātie? Mateja evaņģēlija 5. nodaļa 6. pants. Svētlaimīgi tie, kas izsalkst un kas slāpst pēc taisnības, jo tie tiks piepildīti. Tie saņems to, ko viņi prasa, tie atradīs to, ko viņi meklē. 1. Jāņa vēstules 5. nodaļā 14. pantā, 1. Jāņa 5.14 rakstīts, un šī paļāvība mums ir, kas mums ir viņā, ka ja mēs kaut ko prasām pēc viņa gribas, viņš mūs klausa. Viņš iedod vēl vienu nosacījumu, ka tad, kad mēs prasām, mēs meklējam, mēs klaudzinām saskaņā ar viņa gribu. Tad, kad mēs prasām pēc viņa gribas, tad viņš mūs klausa, tad viņš mums to dod, tad viņš atbild uz šo mūsu meklēšanu. Tātad šie vārdi attiecas īpašā veidā uz tiem, kas bīstas Dievu, kas nāk pie viņa un prasa to un meklē un klaudzina to, kas ir saskaņā ar viņa gribu, ar viņa prātu, ar to, ko svētais gars dara un rosina viņu sirdīs. Tas mūs noved līdz 9. pantam. Vai kāds cilvēks ir no jums, kam, ja viņa dēls prasa maizi, viņš tam dos akmeni? Vai, ja tas prasa zivi, viņš tam dos čūsku? Ja tad jūs, būdami ļauni, un šeit kādreiz vecāki vai cilvēki ir mazliet nesaprašanā, kā gan mēs varam būt ļauni, jo vecāki taču ir labi, un bieži šī vecāku labestība tiek pārprasta, līdzīgi kā maidzīvnieku īpašnieki, kuri tik ļoti mīl savu maidzīvnieku, ka nekad to neizlaiž ārā, neved pastaigās, baro ar visādi neveselīgu pārtiku, kad tie noēdās un kļūst neveselīgi un slimi un resni. Tāpat arī kādreiz attiecībā uz bērniem mūsdienās mēs redzam, ka vecāki it kā tik ļoti mīl savus bērnus, ka atļauj viņiem visu, ko viņi grib, atļauj dot to tiem, bet tā ir pārprasta mīlestība, kas patiesībā nav nekāda mīlestība. Un šeit Jēzus saka, pat tad, kad mēs kā vecāki gribam darīt labu, salīdzinām ar Dievu, mūsu sirds taču ir ļaunas, mēs ļoti bieži kļūdamies, neizdaram tās pareizās izvēles. Ja mēs ļauni būdami zinām saviem bērniem dot labās lietas, mēs darām to, cik un kā mēs saprotam, kas ir labs. Viņš kontrastē mūs ar Dievu. Viņš saka, cik daudz vairāk jūsu tēvs, kas ir debesīs. Un atkal šeit viņš runā par tiem, uz kuriem attiec šie vārdi, par kuriem viņš runā. Šis tēvs dos labu tiem, kas viņam prasa. Mums ir jāpaļaujas un jāuztic uz viņu, ka mūsu debes tēvs, tad, kad mēs viņam prasīsim, kad mēs meklēsim, kad mēs klauvēsim, kad viņš mums dos to labo, to, kas ir labs mums, kas mums tiešām ir vajadzīgs. Nevis tikai tas, ko mēs iegribam, ko mums liekas, kas mums ir vajadzīgs, bet tas, kas mums tiešām nāk par labu, Dievs mums to dod. Līdzīgi kā vecāki bērnam, kurš grib saldumus, nedos saldumus, bet dos dārzeņus un veselīgu uzturu, vai bērnam, kurš grib caurām dienām spēlēt datorspēles, vecāki dos atbildības, varbūt kāds mājas darbus, dos kādu treniņu uzdevumus, ko viņš var veikt. Tā arī Dievs ir labs tēvs pret mums, un kad mēs prasam un lūdzam, viņš mums dod labās lietas. Labās lietas, kuras nevienmēr bērnam šķiet labas tajā brīdī, līdzīgi kā pārmācība. Jēkab 1.17 rakstīts, ikviena laba dāvana un ikviena pilnīga dāvana ir no augšas un nāk no gaismas tēva, pie kura nav pārmīšanas, nedz pagriešanas ēnas. Mēs zinām, ka visas tās labās lietas, ko Dievs mums dod, tās ir labas, un tās nāk mums par labu, un mums ir jāuztic viņam tajā. Vēl kāda raksturvieta šajā kontekstā, kas kādreiz varētu likt mums domāt, ka Dievs mums grib dot pilnīgi visas lietas, ir Romiešiem 8.32. Tātad pilnīgi visu, ko mēs prasām, ne tikai tas, kas ir saskaņā ar viņa gribu un viņa labo nodomu, ka viņš pilnīgi visu mums dos, visu, ko mēs viņam prasīsim, kas nesakrist ar to, ka Dievs ir labs tēvs, kurš rūpējas par saviem bērniem. Romiešiem 8.32 rakstīts, viņš, kas netaupīja savu pašu dēlu, bet viņu nodeva par mums visiem. Kā viņš mums
ar viņu arī nedos visu bez maksas vai par brīvu. Un šādas raksturvietas kādreiz tiek izrauts no konteksta vai sagrozīts, lai radītu mums iespēju, ka pilnīgi visu, ko mēs prasīsim, Dievs mums dos, un viņš to mums ir sagādājis savu Kristus krusta nāvi. Taču Pāvils šeit kontekstā mēs redzam, ka runā par visām lietām, kas ir nepieciešamas, lai Dieva nodomi piepildītos attiecībā uz mums, kas ir Kristu Jēzu. Visas šīs lietas, lai mēs būtu līdzīgi viņa dēla tēlam. Visas tās lietas, caur kurām viņš dara labas lietas mūsu dzīvē. To mēs varam redzēt dažos pantos iepriekš, kur vēstulē romiešiem 8. nodaļā Pāvils saka 29. pantā, jo kurus viņš iepriekš zināja, viņš arī iepriekš nolēma, lai tie kļūtu līdzīgi viņa dēla tēlam, lai viņš varētu būt pirmzimtais starp daudziem brāļiem. Turklāt, kurus viņš iepriekš nolēma, tos viņš arī aicināja, un kurus viņš aicināja, tos viņš arī taisnoja, un kurus viņš taisnoja, tos viņš arī pagodināja. Un kontekstā ar šo viņš saka, kā tad viņš nedāvinās visas šīs lietas bez maksas par brīvu. Un tās ir kontekstā ar to, ko viņš iepriekš runāja par šiem Dieva nodomiem, lai mēs būtu līdzīgi viņam, lai mēs būtu taisnoti, lai mēs būtu paaugstināti. Un tāpēc kopsavalkot šo rakstu vietu un šo mācību, kur Jēzus saka par šo prasīšanu, tā mūs iedrošina uzticēties Dievam, nākt pie viņu un prasīt, un lūgt, un meklēt, un klaudzināt, un būt neatlaidīgiem. Un tajā pat laikā uzticēties, ka Dievs mums dos, ka viņš atbildēs, līdzīgi kā tēvi un mātes, kuras dod saviem bērniem to, kas tiešām viņiem ir labs un vajadzīgs, tāpat arī Dievs, kad mēs viņam prasīsim, viņš mums dos to, kas tiešām mums ir vajadzīgs, kas tiešām mums ir labs, un mēs varam uzticēties, ka viņš pagādās par mums, ka viņš rūpēsies par mums, un no tā izriet šis zelta likums. Tieši šajā spēkā mēs to varam darīt. Ne tikai vienkārši ticot kaut kādai karmai, vai ticot, ka tas, ko mēs ēsim, kaut kādā veidā nāks atpakaļ arī pie mums, bet tas izriet no tā, ka mēs zinām, ko Dievs mums ir dāvājis. Mēs pateicamies un novērtējam Kristus paveikto, un ka caur to mēs esam taisnoti un salīdzināti ar Dievu, un mūsu sirds ir izmainītas. Pateicoties tam, mēs nākam pie Dieva un esam pilnīgā paļāvībā, ka viņš kā tēvs rūpēsies par mums, ka viņš gādās par mums, ka viņš atbildēs mūsu lūgšanām. Un tam dēļ, ko Kristus ir paveicis, tieši tā iemesla dēļ, ka Dievs ir tik labs tēvs pret mums, arī mēs varam darīt labu citiem un zināt, ka tas tādā veidā arī atgriezīsies atpakaļ mūsu pašu dzīvē. Un tāpēc, tajā dziļākajā nozīmē mēs varam prasīt Dievam žēlastību, mēs varam prasīt Dievam palīdzību un vienlaikus to parādīt arī citiem. Jo cik gan greizi tas būtu, kā mēs jau par to esam runājuši, ka mēs prasītu Dievam, lai viņš palīdz mums, bet nepalīdzētu citiem. Ka mēs prasītu Dievam, lai viņš ir žēlsirdīgs pret mums, bet nebūtu žēlsirdīgi pret citiem. Un tas atkal kopā savalk ar to, ko mēs jau iepriekš arī esam mācījušies un lasījuši no šīs kalnu svētrunas. Un es ticu, ka Dieva vārds arī šodien mūs iedrošina nākt pie viņa, būt neatlaidīgam lūgšanā, prasīšanā, klaudzināšanā, meklēšanā. Un Dievs ir apsolījis, ka mēs atradīsim un ka viņš mums dos visu to labo, kas mums tiešām ir vajadzīgs. Ceru, ka tas ir piedrošinājums. Amen.